Sveicināti! Šodien runāsim par Rīgas Svētā Jēkaba katedrāli. It kā visiem zināma, pašā Vecrīgas sirdī, bet vai tik daudz par to zinām, kā par domu, piemēram? Tas ir labs jautājums. Tā bieži paliek tādā kā citu lielo baznīcu ēnā, lai gan vēsture tā ir ļoti, ļoti piesātināta. Jā, un mēs šodien balstīsimies uz rakstu Svētā Jēkaba baznīcas noslēpumi un vēsture. Mēģināsim saprast, kāpēc tā ir tik īpaša un varbūt pat mazliet mīklaina. Un tas zvanis, protams, tas, kas karājās ārpus torņa, tas vien jau ir vesels stāsts. Tieši tā. Sāksim tad no pašiem pirmsākumiem. Kādi ir tie 13. gadsimta stāsti? Jā, tātad viss sākās kaut kad ap 1210. varbūt 1220. gadu. Rīda toreiz bija krietni mazāka, un šī vieta bija ārpus mūriem, priekšpilsētā. Ārpus mūriem. Tātad tāda lauku baznīciņa gandrīz. Principā jā. Neliela kapela pie ceļiem, kas ved uz ganībām un Daugavgrīvu. Nav skaidrs, vai tā bija domāta tieši līviem, bet tā kalpoja augošajai priekšpilsētai. Un tad parādās tā saistība ar bīskapu Albertu un visu to Terra Marijāna ideju un veltījumu svētajam Jēkabam, svētceļnieku patronam. Tas glimežvāks pie sliekšņa arī par to liecina. Tieši tā. Un vērādītājs. Pirmo reizi rakstos tā minēta 1228. gadā. Un interesanti, ka tagadējā altārdaļa tā ir tieši tā pati senā romānika stilā celta kapela. Nopietni. Tā senākā daļa joprojām ir saglabājusies. Jā, bet drīz vien ap 1260. gadu tai piebūvēja lielāku zāli. Blakus arī nodibinājās cisterciešu sieviešu klosteris, un māsas nāca uz šo baznīcu. Skaidrs. Un tad notika pārbūve par baziliku, tas nozīmēja, ka vidusjoms kļuva augstāks. Jā, augstāks, bet starp citu šaurāks. Tas tāpēc, ka tornis ierobežoja platumu. Un pilsētai augot, baznīca beidzot atapās iekšpus mūriem. Un līdz ar to tuvāk visādiem konfliktiem. Cik saprotu, tā nokļuva diezgan neakskaužamā vietā starp arhibīskapu un Livonijas ordeni. Ordeņa pils taču turpat blakus bija uzcelta ap 1330. gadu. Tieši tā. Un tāpēc bieži cieta apšaudēs. Tā atrašanās vieta bija stratēģiski svarīga, bet, bīstama. Un tad tas lielais ugunsgrēks 1482. gadā no ordeņa bultas. Jā, diemžēl. Nopostīja torni, kas toreiz bija diezgan grezns ar 4 frontoniem, zelta lodēm un zvanu. Atjaunoja krietni vienkāršāku ar piramidālu smaili. Bet tad radās cita problēma. Zvans par klusu. Tieši. Jaunais zvans tornī neskanēja pietiekami tālu. Un tad ap 1509. gadu izdomāja to, ģeniālo risinājumu, uztaisīja jumtiņus torņā ārpusis un pakāra zvanu tur. Un tas kļuva par baznīcas atpazīstamības zīmi. Starp citu, lasīju, ka to zvanu esot dāvinājusi Pētera baznīca. Tā runā, jā. Tālāk jau nāca reformācija, un Jēkaba baznīca atkal notikumu centrā 1522. gadā pirmais luterāņu dievkalpojums Rīgā. Tieši šeit. Un tad jau tie bilžu grautiņi 1524. gadā. Altāri, ikonas, viss ārā. Jā, tāds bija laiks. No 1525. gada te darbojās luterāņu draudzi. Bija dievkalpojumi vāciski un, kas interesanti, arī latviski. Mācītājs Johans Eka pat tulkoja psalmus. Bet miers nebija ilgs. 1582. gads Rīga nonāk Polijas pakļautībā. Karalis Stefans Batorijs, katolīks būdams, pieprasa vienu baznīcu atdot jezuītiem, un rāta izvēlās Jēkaba baznīcu. Vai tas nozīmē, ka tā tobrīd skaitījās mazāk prestiža? Varētu būt. Varbūt tāpēc, ka tai nebija tik lielas un bagātas draudzes kā Domam vai Pētera baznīcai. Jezuīti, protams, uzreiz sāk ieviest savu kārtību, kontrreformācija, sienu glaznojumi, jauni altāri, vitrāžas Svētkrusta kapelā, ko pārdēvē par Svētās Marijas kapelu. Bet rīdziniekiem tas laikā nepatika. Un tas jaunais kalendārs. Ziemassvētkos, kas pēc jaunā kalendāra bija agrāk, iebruka baznīcā, padzina jezuītus, dedzināja inventāru, haoss. Un jezuīti tā arī neatgriezās? Viņi atgriezās uz īsu briedī ap 1590. gadu, bet ne uz ilgu. Un tad vēl 1596. gadā zibens atkal iespēra smailē, tādai baznīcai, tiešām nemierīga vēsture. Nākamais lielais pavērsiens Zviedru laiki.
1621. gadā Rīgu ieņem Gustavs Ādolfs. Jezuīti tiek padzīti pavisam. Jā, un baznīca kļūs par luterāņu kroņa baznīcu. Tas nozīmē valsts īpašums, dievkalpojumi notiek zviedru valodā, šajā laikā arī piebūvē kontraforsus, tos akmens balstus stiprībai. Un pat vēlāk, jau Krievijas laikā, 1756. gadā, cara karaspēka apšaudē te ielido lielgabalu lodes. Viena joprojām esot redzama. Laika 1675. gadā Svēts Krusta kapela tika pārbūvēta par Rīgas karalisko liceju Skolā Karolīna. Tātad baznīcas telpās darbojās skola. Jā, un arī Krievijas impērijā tā palika kroņa baznīca, bez savas pastāvīgas draudzes, bet to apmeklēja ierēģi, mužnieki, un 18. gadsimta vidū uzlika jaunu barokālu smaili ar pulkteni un uzstādīja tās slavenās koncila sērģeļus. Ar tiem eņģeļiem, kas sita bungas. Jā, bet tas mehānisms esot bijis pārāk skaļš, to vēlāk noņēma, bet ērģeļa prospekts ir saglabājies ļoti grezns. Un tad tas lielākais noslēpums 1773. gadā Katrīna II aizliedz apglabāt baznīcās. Un, nojaucot vienu kapelu, 1774. gadā atrod, ko tieši? Atrada iemūrētu skeletu. Stāvus pozā, bez zārka, bet labi ģērbtu. Tas notika Fon Meku ģimenes kapelā. Johans Kristofs Broce to ir uzzīmējis un aprakstījis. Bet kas tas varētu būt bijis? Ir kādas versijas? Ir minējumi, ka tas varētu būt saistīts ar kādu Ditrihu Friedrichsenu no 16. gadsimta beigām, par ko rakstīts Kelha Hronikā, bet, tie ir tikai minējumi, nav pierādīts. Mīkla paliek neatrisināta. Tiešām intrigējoši. Kas notika tālāk 19. gadsimtā? Tas gadsimts atnesa jaunu klasicisma stilā veidotu kanceli ap 1810. gadu. Napoleonu karu laikā baznīcu izmantoja kā Labības noliktavu. Praktiski. Un no tās pašas kanceles 1820. gadā izsludināja dzimtbūšanas atcelšanu Vidzemē. Tas gan ir nozīmīgs notikums. Jā, noteikti. Vēlāk notika viela remonti, kuru laikā atklāja viduslaiku sienu gleznojumus, uzstādīja arī jaunu neogotisku altāri un jugendstila vitrāžas. Un tad jau 20. gadsimts un Latvijas valsts. Jā, ļoti svarīgs pavērsiens 19. gadā, 24. gadā jaunā Latvijas valdība baznīcu atdeva katoļiem. Liela loma šajā procesā bija Latgales pārstāvim Francim Trasunam. Bet viņa paša liktenis pēc tam bija diezgan sarežģīts, vai ne? Jā, viņu vēlāk politiskās darbības dēļ atstādināja no baznīcas, un viņš drīz pēc tam nomira. Vēlāk gan rehabilitēts. Tagad pie baznīcas ir viņa piemiņas plāksne. Un pat padomi laikā dievkalpojumi turpinājās. Jā, turpinājās, un baznīca pat kļuva par tādu kā patvērumu dažām mākslas vērtībām, piemēram, Kristus skulptūrai no Reinholda kapličas lielajos kapos un Pietai no Sāpju Divmātes baznīcas. Tātad, ja mēs tagad to visu saliekam kopā, neticami raiba vēsture, konfesijas mainās, arhitektūras stili mainās, lomas mainās, no kapeles priekšpilsētā līdz katedrālei. Tieši tā, un varbūt tieši tāpēc tā ir mazāk pētīta, vai, pareizāk sakot, tās stāsts nav tik viengabalains. Ir daudz neatbildētu jautājumu par precīziem būvniecības datiem, par tām kapelām, piemēram, to, kur tagad ir kafejnīca, parunāsim. Tā vēsture ir tik slāņaina. Un tas liek aizdomāties. Šī ēka ir redzējusi tik daudz ordeņu uzbrukumus, reformāciju, kontrreformāciju, karus, maru maiņas. Ja tās sienas varētu runāt vairāk nekā tikai faktus, ko tās mums pastāstītu par izdzīvošanu, par pielāgošanos, par to mūžīgo ticības un varas miedarbību Rīgā.